Labi, deputātas, pulkstens ir 3, sāksim finanšu komitejas sēdi. Šobrīd tātad sēdē pieslēgušies ir 6 no 9 komitejas locekļiem. Kvorums mums ir, mēs varam strādāt un darba kārtībā mums ir 17 jautājumi. Vai ir kādam jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad mēs sākam ar pirmo jautājumu. Tas ir informatīvais jautājums, tāpat kā otrais. Tātad pirmais jautājums ir par Līvānu siltums. Debitoru parādiem uz šā gada 1. aprīli. Jūs redzat sastādu summu. Arī salīdzinājums ar iepriekšējā gada 1. aprīli. Pa gadu ir pa 100 000 mazāks. Un arī samaksātais procents uz šī gada 1. aprīli, tātad maksāšana disciplīna 89,79 no kopējās aprēķinātās summas. Vai par šo būtu kāds jautājums tātad par siltumu? Nē. Tad nav, tad pabeidzam izskatīšanu. Tāpat arī otrais jautājums ir saistīts ar otru kapitāla sabiedrību Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība. Arī par debitoru parādiem uz šā gada 1. aprīli. 532, 422 un uz šā gada 1. martu. Un samaksa ir bijusi diezgan laba martā, 101%, tātad arī sedz saistības cilvēki. Vai par šo būtu jautājumi? Tad ejam tālāk uz trešo. Trešais ir balsojumais jautājums par Līvānu novada pašvaldības domas saistījošiem noteikumiem. Grozījumi Līvānu novada pašvaldības domas šā gada 19. februāra saistošajos noteikumos numuru 1. Līvānu novada pašvaldības budžets 2025. gadam. Došu vārdu finanšu nodaļas vadītājai. Tā, galvenokārt grozījumi bija nepieciešami veikti tāpēc, ka iestādes plānojot budžetu, vienīgais, kas bija paredzējis kultūras pārvaldes ziedojumus, pārējās iestādes ziedojumus nebija plānojušas, bet ir tagad šajos mēnešos ir ienākuši ziedojumi, un tā kā ziedojumu plānā nebija iekļauti šie izdevumi, arī nevarēja veikt izdevumus no saņemtajiem ziedojumiem. Iestādes iesniedza savus tagad pieteikumus par plānotajiem ieņēmumiem 25. gadam ziedojumu kontā. Kopējā summa palielinājums 11 430 eiro. Tas ir iekļauts ziedojumu budžeta sadaļā. Tātad kopēji ieņēmumi tas ir ieņēmumi un izdevumi tiek precizēti ziedojumu budžeta sadaļā. Un pamatbudžetā ir palielinājums, ieņēmumu palielinājums ir 98 801 eiro. Tātad, kā palielinājums veidojas, ir ienākusi tātad nauda no vārama par IT projektu. Mums tikai ņemts aizņēmums šim projektam, un līdz ar to 47 961 eiro, kas ir ienācis, tiek dzēsts aizņēmums par šo summu. Un pārējie 50 840 eiro, tie ir pārsvarā mērķu dotācijas, mācību grāmatas, ir projekts atbalstīts kultūra kapitāla mūzikas skolai 2500, jauniešu centram 1960 eiro, un ienācis pašu ieņēmumi mūzikas skolai pianistu konkurss, pašu ieņēmumi plānotie jauniešu centram vasaras nometnei. Sporta skolai viens projekts ir atbalstīts 700 eiro un samazināti par 150 eiro Daugavas Savienības finansējums projektam, kas ir šogad amatniecības centram. Un tātad līdz ar to kopējie tātad izdevumi palielinās par 50 840 un vēl ir bijis pieņems domas lēmums par 3000 no neparedzētiem baznīcai. Tas arī ir grozījumos iekļauts, tātad neparedzētie par 3 samazinājās, un reliģijai par 3 palielinājās, un kultūrai par 150 amatniecības centram samazinājās, un līdz ar to pārējie visi grozījumi ir uz izglītības iestādēm. Un principā tās visas bija mērķdotācijas, tā ka tur citu, un iekšējie grozījumi bija veikti
Bāriņtiesai. Viņiem bija jāiegādājas kopētājs. Viņiem ir vakances tagad pa šiem mēnešiem izveidojusies ekonomija atlīdzības fondā. Līdz ar to šo summu 1756 eiro, man liekas, tā summa bija, tas ir noņemts no atlīdzības sadaļas un palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi. Citu grozījumu vēl varbūt kāds iekšējais bija starp kodiem veikts kādai iestādē, izglītības iestādē. Paldies par skaidrojumu, jā. Lielākie uz šo brīdi, kas ir, tie ir sagrozīti, un arī izglītības iestādēm būs iespēja arī izlietot konkrētajiem mērķiem saņemtos ziedojumus. Vai ir jautājumi par šo punktu? Varam balsot? Balsot, uzsākam balsošanu virzībā uz sēdi. Slēdzu balsošanu vienbalsīgi nobalsots uz domas sēdi. 4. jautājums par dalības maksu bērnu un jaunatnes sporta skolas rīkotajās nometnēs. Tātad ir priekšlikums apstiprināt dalības maksu, un šeit ir pa nometņu veidiem. Domāju, dodam vārdu skolas direktorei. Šogad sporta skolai arī plānojas tāpat kā iepriekšējā gadā vasarā 3 nometnes. Es lūdzu apstiprināt dalības maksu. Dalības maksa ir tieši tāda pati kā pirms gada, nekas nav mainījies. Tātad vienai nometnei ir 113 eiro viegli atlētikas, un 2 nometnēm ir 120 eiro. Otrādi mums ir. Otrādi ir 120 un 113. Aglonā lieta. Jā, Aglonā sanāk lētāk un Futbola, volejbola un basketbola ir sanāk 113, un jo- līdlētika ir 120. Jā, un dalības maksa sastāv no ēdināšanās naudas, naktsmītņu naudas, un Koknesē vēl ir 2 dienas baseins bērniem. Un pārējos tos izdevumus tad finansē no budžetā. No budžetā, paredzēt. jā, budžetā paredzētiem jau līdzekļiem. Cik bija kopumā budžetā Tā, mums paredzēts? Kopumā nometnes izmaksas 18,959, no dalības maksām 11,440 un pašvaldība piemaksā 7,519. Cik ir attiecība, cik no vienas maisaimniecības vai vienam bērnam ir, procentuāli, tā kā 120 vai 130 ir puse vai tā kā no kopējā finansējuma? Cik viņi ir dalība? Cik ir kopējais izmaksas uz vienu? Viena nometne izmaksā, piemēram, vieglatlētikas jāizdala. Viena nometne izmaksā 4283, uz bērni ir 20 un 3 ir treneri. Viņš pār 200. Tā varētu būt, ka tie ir kaut kādi 50%, ja, ko sēc arī pats. Jā. Līdz 50. Jā. 50 ir pašvaldība. Te arī jūs redzat pielikumā sadalījumus par tāmēm. Tāpat kā arī iepriekšējos gados. Cenas nav cēlušās. Jā, labi, ka nav cēlušās cenas. Visam cenas aug. Pagaidām neprasīja ēdināšanā neko klāt. Labi, vēl ir jautājumi par nometnēm? Nedēļu gar, jā, bija. Jā, 6 dienas. 5-6 dienas. Bet aizpildās, jā, viņas palielina? Jā, visas. Beigās kāds tiešām sasniedz. Bet tā ideja visi prot. Vēl kādi jautājumi? Varam balsot? Uzsākam. Jā. Slēdzu balsošanu vienbalsīgi virzam uz sēdi. 5. jautājums par pašvaldības līdzdalības budžeta projekta ideju konkursa izsludināšanu. Tātad lēmuma projekts ir izsludināt līdzdalības budžeta projektu, tad pirmo reizi, jā, sludināsim.
līdz 30. maijam, laikam ir jāizsludina, es tā saprotu. Jā. Ja? Un tad tālāk jau vidēju pieteikumiem būs termiņš 30 dienas no tā izsludināšanas brīža. Un paziņojumi attiecīgi tiek publicēti mājaslapā sadaļā sabiedrības līdzdalība un atbildīgās personas arī noteikts. Nu, varbūt var... Es nezinu, jā, tas ir varbūt tiešām tīri formāls lēmums, jā, jo decembrī mēs apstiprinājām saistošie noteikumi līdzdalības budžeta, un viens no punktiem nosaka, kā doma ir jāpieņem lēmums tieši par konkursa izsludināšanu, jā. Likumā ir atrunāti termiņi, pieteikšanas termiņi, nu, tas 30 dienas un tā tālāk. Līdz ar to mēs gatavi līdz 30. maijam, teiksim tā, izsludināt konkursu, nu, un skatīties, kā mums veiksies. Vai tā sistēma jau darbojas, kur tiek iesniegti, tiks iesniegti? Tur būs, šogad būs, teiksim tā, hibrid režīmi. Jo sistēma līdz galam vēl nedarbojas. Sistēma visā valstī, viņa tiek ieviesta vienlaicīgi. Mums, bet sistēma līdz galam nedarbojas, viņu pilnveido. Gandrīz katru dienu tur strādā speciālisti, bet nav iespējas tur līdz galam ne balsot, ne iesniegt projekta pieteikumus. Līdz ar to šogad mums būs jāievada, nu, mūsu speciālistiem būs jāievada arī projekta pieteikumi, kuri būs iesniegti papīra veida, un tā balsošana mēs tikko nesen parakstījām līgumu ar Varamu, ka būs iespēja arī kacos nobalsot. Tā kā, nu, testēšanas režīmā tiešām nevaru pat komentēt, kā mums veiksies, bet es ceru, ka labi. Bet būs kaut kādas veidlapas iedzīvotājiem, kuras viņi tad aizpildīs līdzīgi kā mazajos grantos? Jā, pie saistošiem noteikumiem jau ir projekta pieteikuma veidlapas. Pēc lēmuma, teiksim tā, ja nobalsos par, tad mēs sludināsim un ievietosim visas projekta pieteikuma veidlapas, nu, visu informāciju, kāda veida būs jāizpilda, kur jāiesniedz. Saki, lūdzu, kurš speciālists tieši ar šo strādās, lai arī cilvēki zina, pie kā tad jāgriežas? Mums to visu kūrē Inese Stastovska, jā, bet tad skatīsimies, bet laikam daudziem mums jāiesaistās. Jāpalīdz iedzīvotājiem. Jā. Un budžeta finansējums bija 7,000. Jā, jā, kurš sadalīts uz pusi pilsētē un pusi pagastiem. Kolēģiem kādi jautājumi? Pirmais starta, kā saka, mēģinājums. Tieši tā. Tad varbūt arī kaut ko pilnveidosim. Varam balsot? Jā. Šodien. Uzsākam balsot. Balsojam. Es kavēšu noteikti. Bet es esmu par. Man kaut kas Pazuda labi. Būs jau labi. Nav jau lēmums. Šeit mēs par virzību. Jā, tā tad virzam jautājumu uz domas sēdi. Beidzam izskatīšanu. 6. jautājums ir tātad par dalību projektā. Šis ir par piedalīšanos biedrības Sprēļu Līvā Notu partnerību Kūpā atklātajā projektu iesnieguma pieņemšanas 4. kārtā. Aktivitātei kopienu spēcinošas un vietu attīstību sekmējošas iniciatīvas. Un konkrēti rīcībā numur 7 dzīves prieks. Nu, tad dodu vārdu plānošanas nodaļas vadītājai. Kas šī ir par ieceri? Nu jā, ir izsludināts kārtējs konkurss. Biedrība Sprēļu Līvā Notu partnerība Kūpā izsludināja. Jā, dzīves prieks rīcībā. Un tad ir saņemts no Līvanu Stiklavu nāmatniecības centra tā ideja, par kuru varētu, teiksim tā, piedalīties šajā konkursā. Šajā rīcībā var piedalīties gan pašvaldības, gan arī biedrības, jā. Un mūsu priekšlikums, jā, piedalīties šajā konkursā. Finansējumu jūs redzat. Tur 20% līdzfinansējums. Kopējais maksimālais ir 30 000.
20%. No Elflas var dabūt 80,000, kas varētu būt. 80%. Jā, es atvainojos, kas varētu būt 24,000, un Līvāna pašvaldības tad līdzfinansējums varētu būt 20%, kas ir 6,000. Konkurence ir liela parasti, jā, līdz ar to grūti paredzēt, vai mēs cenšamies sarakstīt projektu ar ieteikumu kvalitatīvu, bet varbūt par pašu ideju Ilze var pastāstīt, jā? Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja. Par attiecībā par pašu to ideju ir tā, ka jau ļoti ideju mums ir daudz mūsu Līvānu stikla amatniecības centrā, un īpaši šobrīd gribētu pievērst arī uzmanību ārā teritorijai, tāpēc, ka ja iekšā mums ir jūtams tas, kā teikt, Līvānu stikla gars, tad ārpusē mēs to nejūtam. Un lai arī tā idejas bija arī citas, bet ir dažādi ierobežojumi šim projektam, tāpēc arī kopīgi ar projektu nodaļu nonācām pie šīs idejas tieši izveidot skulptūru, arī ar tādu nosaukumu Līvānu stikla gars un liela izmēra skulptūru tieši, bet kur pamatā tomēr tiktu izmantotas stikls. Skulptūras izveidēja savienojumā ar metālu vai kādu citu materiālu, tas ir atkarīgs no mākslinieckā risinājuma. Un tas tiktu izvietots tieši pie Līvānu stikla amatniecības centra. Un patiesībā arī tādas lielizmēra skulptūras, jāsaka, mums Līvānu pilsētu vidē praktiski nav. Un arī citur, piemēram, citās, teiksim, kaut kur mēs braucam, piemēram, kā turisti, mēs noteikti arī esam priecīgi vai arī apmeklējam tieši tādas vietas, kur ir izvietotas šādas lielizmēra skulptūras. Un viņas, ja viņas ir šajā gadījumā, kā teikt, kā Līvāniem, kā es arī saku, ka Līvāni ir pilsēta ar stikla dvēseli, tad tas būtu tāds piesaistošs objekts gan mūsu turistiem, teiksim, kaut kāds fotografēšanas punkts, vai arī tas būs ceļvedī izceļams, teiksim, objekts, kā arī, principā, kvalitatīvs papildinājums stikla centra ekspozīcijai, kas ir iekšpusē, tas būs arī ārpusē. Protams, tas būs arī tāds piemiņas, teiksim, stikla pušanas tradīcijām, vispār tāda stikla izstrādes tradīcijai, piemiņas tāds, vai arī lepnuma, teiksim, objekts, es uzskatu. Un būs arī, jāsaka, arī tāds izglītojuši un informatīvs, viņai arī funkcija, tāpēc, ka tas, liecina par Līvāniem kā par stikla pilsētu. Un pats objekts būs laikmetīgs, vizuāli pievilcīgs, tagad man grūti, teiksim, nevaru, diemžēl, parādīt neko, kāds viņš izskatīsies. Tas ir jau nākošais projekta posms. Ja tas tiks apstiprināts un virzīts uz šo projektu, tad tas jau notiks konkurss uz objektu, un tad, kad pēc konkursa tikai tas izvēlētais objekts jau ies tikai uz projektu, principā. Papildināšu, varbūt, tuvākā laika, teiksim, tā, mēs izsludināsim iepirkumu tieši uz skulptūras idejas un izveidošanu. Vēl kas ir, kur būs jau varbūt tiešām kaut kādas skices un tā tālāk, jo uz projekta iesniegšanas brīdi mums jābūt veiktam iepirkumam un jābūt skaidram, teiksim, tā risinājumam, ko mēs tur gribam. Vēl ko gribu papildināt, ka šī skulptūra nebūs, būs ne tikai, teiksim, tāda smukiņa, bet viņa būs arī inovatīva, jo tur būs iestrādāti gan kaut kādi sensori, kuri darbosies uz kustību vai gaismas kaut kādi efekti un tā tālāk, ja izdosies, tad būs iespējīgi. Skulptūra paredzēta izgaismot obligāti tā, ka skatām arī naktī. Un kā Jelena arī minēja, ka tas ir obligāts noteikums, būs kāda inovācija, ka tā nebūs tikai statiska, bet viņai ir jābūt ar kaut kādu kinētisku funkciju, tāda ir kaut kāds, ka viņa ir pati kustās, vai arī viņu ir iespējams iekustināt. Tas gan viss, es šobrīd runāju tīri tā idejiski, jo tas ir atkarīgs no mākslinieckā risinājuma, ko mākslinieks piedāvās un kuru tiks izvēlēta. Un tad ir redzēs, bet noteikti kādu no diviem tajā specifikācijā mums ir paredzēts, ka ir jāiekļauj vismaz 2 kaut kādi inovatīvi risinājumi, vai tas ir saistīts ar apgaismojumu, ka tur, piemēram, ir iespēja cilvēkam pašam mainīt apgaismojumu, obligāti, vai arī tas būs saistīts ar skaņu, vai tas būs saistīts ar kādu, darbību vai kādu
skārienjūtīgu ekrānu, bet tas ir, kā teikt, nu, to mēs jau šobrīd tikai idejiski varu runāt, ka tas būs obligāts noteikums, kas ir jāiekļaut. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka, nu, teiksim, kas attiecas uz pašu skulptūru, kā es jau teicu, viņi ir jābūt izgaismotē, tātad būs skatām arī naktī un vakara stundās, teiksim. Un, teiksim, tas, kas vēl, teiksim, tā būtu svarīgi, teikt, nu, tāds, varbūt, tāds vizuālais, tāds pievilcīgums, teiksim, lai viņi arī labi izskatītos pie Līvānas stikla amatniecības centra, tātad atbilstoši ar izmērs. Tā, nu, kā es arī teicu, tas nebūs vienkārši tikai kaut kas maziņš, tātad mūsu centrs ir liela izmēra arhitektūra, tātad arī skulptūra ir paredzēta diezgan liela izmēra. Nu, tas arī tāds. Jā, principā ir mākslinieciska vērtība. Arī protams, jā, tas ir, bet tas svarīgi arī tas, ka tajā skulptūrā arī būs kaut kādi tādi, nu, asociatīvi elementi, kas asociējas ar Līvānas stiklu. Tas arī, nu, simbolizē to, tas noteikti, ka, nu, tā, tas arī ir viens no tādiem aspektiem, kas tiks ņemts vērā. Projekts ir jāiesniedz līdz 20. maijam, es saprotu, jā? Tas visam jābūt. Kur viņu ir iespējams izgatavot, ne Līvānos droši vien. Nu, tas ir, Cik Cik detaļām? piedāvās mākslinieki, jā? Piedāvās mākslinieki, jā. Tikpat labi. Bet piedalīties var arī līvānieši, kāpēc ne, ja mums ir tāds atbilstošas iespējas, teiksim, Tas atkarīgs no stikla apstrādes tehnoloģijas. Mums jau ir pūšanas tehnoloģija, teiksim, ir jau vēl visāds tur kausēšanas un kāds tur līmēšanas un jā, viss, kas ir iespējams, to visu iespējams izmantot šīs skulptūras izveidē, bet ir iespējams arī, protams, taisīt mūsu stikla pūšanu darbnīcā detaļas. Tas gan nav obligāti, bet, nu, principā tāda iespēja ir, teiksim, vienkārši domāju par to lielu izmēru, par to atdzesēšanu. Nē, tas noteikti nebūs, viņa nebūs visa no stikla. Detaļas, tikai detaļas būs no stikla. Viņa noteikti pati konstrukcija būs metāla vai kaut kāds tāds materiāls, kas reāli, nu, teiksim, ir uzstādāms, un tad tās detaļas papildinošās būs no stikla. Tāpēc, ka, nu, saprotams, ka tāda izmēra nav iespējams izveidot no stikla, teiksim, tikai no stikla, jā. Tā kā ledus skulptūru, Jā, ja varētu jā. tā pārvērst Nē, stiklā. ir iespējams izveidot stikla krāvumu tehnikā, tāda veids ir, ka stikla plāksnes tiek krautas ļoti liela izmēra skulptūras, iespējams izveidot šajā tehnikā, un ir arī Latvijā mākslinieks, kas tādā veidā strādā, bet tad tā vairs nav tāda summa, kāda ir šajā projektā. Tā. Vēl jautājumi? Nu, izklausās, ka būs Interesanti. kvalitatīvs kaut kas, jā, cerēsim, ka arī būs atbalstu partnerībā. Centīšos apziņot, protams, māksliniekus, nu, tā kā Plašāku loku. zināmas plašu loku, teiksim, lai tas konkursā piedalītos, lai būtu šie pretendenti, teiksim, nu, tas tā kā un tā. Un tad, Varam balsot? Droši. Interesanti. Slēdzu balsošanu vienbalsīgi. Virzam uz domas sēdi. Paldies amatniecības centram. Nākamais arī ir projekts saistīts ar kaut ko citu. Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas projekts cilvēku savstarpējās sadarbības atdzīvināšana, iesaistot jauniešus, lietuviešu un latviešu tradicionālās kultūras aktivitātēs. Lūdzu, plānošanas nodaļa. Jā, saņemam, teiksim, tā piedāvājumu no lietuviešu partneriem iesaistīties, ka sadarbības partnerim viena jau apstiprināta projekta, kas saistīts ar jauniešiem, ar folkloru, ar tautas terpiem un tā tālāk. Jā, kopējais finansējums mums kā sadarbības partnerim 138 000, kur pašvaldības līdzfinansējums 10%, tikai 13 800, es tā noapaļoju. Jā, un tas galvenas darbības vai aktivitātes projekta ietvaros tad paredzēts iegādāties tautas terpi. Tam paredzētie 27 000. Pārējais ir tā saucamas mikstas aktivitātes,
sākot ar metodikas izstrādē jauniešu iesaistēji, teiksim tā, tautas un kaut kādam tradīcijam, jāteiksim tā, nometnes, darbnīcas, koncerti, kas tur vēl tāds... Tās komunikācijas, Jā. Jauniešu visādi tur Sadarbības video, pasākumi ar kas tur lietuviešiem un kopēji koncerti, teiksim tā, video, tur reportāžas, rakstiņi, bukleti, tā kā, īstenībā daudz un dažādu aktivitāšu. Jā, mūsu priekšlikums atbalstīt dalību šajā projektā. Visi maksājumi principā paredzēti vairāk vai mazāk 26. un 27. gadā. Šeit ir arī tas priekšfinansējums un līdzfinansējums, tā kā jārēķinās ar lielāku sākotnējo priekšfinansējumu summu, ko pēc tam atgriež budžetā. Ja, te jūs arī redzat sadalījumu pa gadiem, kā viņš ir salikts Līvānu novadam. Mēs esam tikušies arī ar abām iestādēm, jo šis projekts principā tā kā divos virzienos, kā jau Jelena paskaidroja. Viens ir tātad šie te tautas tērpi bērnu un jauniešu folkloras kolektīviem, kas ir apmēram 27,000, ko varēs sašūt. Un otrs virziens ir vairāk, tātad šis ir saistīts ar BJC, ar jūsu kolektīviem, un otrs virziens ir vairāk saistīts ar kvartālu un tieši ar darbu ar jauniešiem. Un plus vēl arī šīs nometnes, kur iesaistās atkal tie kolektīvi vadītāji, kuriem ir attiecīgi certifikāti rīkot nometnes folkloras kolektīviem un tā tālāk. Tā kā šeit mums ir piedāvājums vienkārši ielikt jau gatavā projektā, viņš jau ir apstiprināts. Un šeit ir vienkārši vai lēmums piedalīties vai nē, bet izvērtējot visus ieguvumus, tomēr vairāk sliecamies uz to, ka atbalstīt, jo arī kvartāls ir gatavs iesaistīties un arī folkloras kopas un kolektīvi ir gatavi startēt, lai tiktu pie jauniem tērpiem. Drīkstu teikt? Jā, lūdzu. Man, piemēram, ir bažas par to, ka ieplānot 26. gada pamatu budžetā 98,515 eiro, tas nozīmē, ka būs tātad, lai šo naudu paredzētu no pamatu budžeta priekšfinansēšanai, būs ļoti, kā teikt, rūpīgi jāizskatā visas iestādes, kuras būs iesniegušas savus finansējumus, gan saistībā, gan ar iestāžu uzturēšanu, gan ar visām citām pamatu vajadzībām un funkcijām, kas pašvaldībai jāveic, jo 100 000, tā ir, kā teikt, nemaza summa, tie nav 10 000, un līdz ar to 98, tas ir diezgan, riskanti, jo šeit nekādi kredīti nepastāv, jo te ir tikai mīkstās investīcijas, tas ir aktivitātes, investīcijas šeit nav, un šie izdevumi jāsec tikai no pašvaldības pamatu budžeta ieņēmumiem. Bet viņi atgriežas. Viņi atgriezīsies tikai pēc projekta realizācijas, iespējams 20, varbūt 7. gada beigās kaut kas, un es uzskatu, ka 28. gadā reāli, ja viņi atgriezīsies tajā gadā, bet 26. gadā, es sapratu, nekas neienāks, nekas tur neatgriezīsies. 26. gadā atgriezīsies, es uz doto brīdi tiešām nevaru teikt cik, jo pēc projekta, kad mēs parakstīsim, ja mēs parakstīsim sadarbības līgumu, tad mēs varam runāt par kaut kādu naudas plūsmu un tā tālāk, jo tā kārtība Latvijas-Lietuvas parobežu projektiem ir tāda, ka katru pusgadu jāiesniedz atskaite, un viņi atkal pusgadu laikā izskata to pārskatu, pusgada pārskatu, un viņi ieskaita naudiņu. Cik lielā apmērā es tiešām nevaru garantēt un tagad kaut ko prognozēt, bet 26. gadā sanāk tā par diviem pārskatiem būs kaut kāda naudiņa. Kaut kāda, cik ir kaut kāda? Bet es nezinu, es vēlreiz saku, es nezinu. 98 000 pašvaldībai būs
jāieplāno vienkārši. Tur cita, kā teikt, pieņemot šo lēmumu, viņi ir jāieplāno. Tur nevar būt tā, ka būs, nebūs, daru, nedaru. Protams, ka mēs viņus arī plānosim, Nu, jā, bet jā, nākamajā jā. gadā, teiksim, virslānā tie, kas ir ieņēmumi, Šogad virsplānā nebūs. no viņiem būs iespēja sekt Šogad kredītu pamatsummas. Tas nozīmē, ka mums uz to apjomu atbrīvosies pamatbudžets. Tā kā es domāju, ka pie pārdomātas plānošanas mēs atradīsim arī šos līdzekļus. Un šādām diskusijām ir jābūt pirms komitejas. Nu, es jau to arī rakstīju savā atzinumā par šo projektu. Es Jo ierakstīju. katrā ziņā, Citu vēl ja tur mēs nebija. neejam uz priekšu savā attīstībā ar projektiem, tad mēs arī par pamatbudžetu nevaram nopirkt ne šos tērpus, ne arī sarīkot bērniem kādas nometnes, un faktiski tas mūsu pašvaldības līdzfinansējums ir 10%, jūs redzat, tie ir 13 000. Jā, mums ir jāatrod priekšfinansējums, tas ir jāieplāno, bet tas nenozīmē, ka mēs rūpīgi plānojot nevaram to izdarīt. Es aicinu izteikt viedokli balsojot, ja vairāk nav jautājumu. Kas te 27 000 tērpiem ir, bet kas tur vēl pa 73 000 apmēram? Palasiet to dāmu, paskaties. Kas tas ir? Tā ir tā kvartāla sadaļa, kas ir darbs ar jaunu nometnes. Nometnes, jā, jauniešiem metodikas izstrādē, digitālas izglītības programmas izstrādē, kura saistītā ar folkloru, ar dejam, dziedāšanu, kuru pēc tam izplatīs visas skolas, gan Latvijas, gan Latvija, gan Lietuva, respektīvi mūsu novada un Lietuvas partneriem. Tad pasakumi, kur tie kolektīvi ar jauniem tērpiem uzstāsies, kaut kādi kopīgi pasakumi, koncerti kopīgi ar lietuviešiem. Jā, tā video, festivālus rīkos, kaut kādus savstarpējos festivālus. Jā. Video. Šeit es saprotu, tā ideja ir vairāk, teiksim, jaunajai paudzei nodot to folkloras mantojumu, kādā veidā uzrunāt 21. gadsimta jauniešus, lai viņi šīs te folkloras tradīcijas tomēr asimilē savā tajā paudzē. Jā, uz to tas projekts ir vērsts, un līdz ar to arī ir gan tās mīkstās aktivitātes, gan arī... Tā kā caur folkloras kopām vai tieši tas ir, jā, tas ir tieši orientēts uz to bērnu un jauniešu folkloras kolektīviem, arī viņu nometnēm, viņi tālāk brauc uz skolām, tā kā ieintegrēt to mūsu tautas latviešu un lietuviešu folkloras tradīciju jaunajā paudzē. Un, protams, paši jūs zināt, kā ir ar budžetu, lai mēs uzšūtu tērpus kolektīviem, ja cik daudz mēs varam no pamatbudžeta atļauties, tas ir ļoti niecīgs summa. Un šie tērpi tomēr ir arī jāatjauno, tie ir arī dziesmu svētku kolektīvi, arī šobrīd mums folkloras kops brauc uz dziesmu svētkiem un deju kolektīvi un kori un viss pārējais, tāpēc, es domāju, ka apdomīgi plānojot, ieplānosim un realizēsim un viss būs kārtībā. Vēl jautājumu kādā? Sākam balsot. Mani nevajag žēlot, tas mani neskars. Es ļoti atvainojos, kolēģi, mums šobrīd rīt balsojums, ja pieturēsimies pie kārtības. Vienbalsīgi, domas Ir. Pabeidzam. Jā. 8. jautājums par telpu Rīgas ielā 113-117 Līvāna novadā iznomāšanu. Tātad šeit ir priekšlikums un iesniegums no konkrētas personas. Mums ir kāds no nekustamības? Mantra nav, viņa teica, Okay. ideja tāda, ka vērtētājs ir novērtējis, iesniegums no konkrētas personas ir, vajag domas apstiprināt. Jārīko nomas tiesību izsola. Ja nomas tiesību izsola būs. Šeit ir tāda pamatskolas ēkas telpas, 31,5 kvadrātmetri. Interesi par šīm telpām ik pa brīdim parādās no dažādiem uzņēmē darbības veidiem, ja šeit ir konkrēti skaistumkopšanas joma, bet ir arī bijuši šuvēji, ir bijuši vēl skatījušies, interesējušies par tām telpām. Šī ir tāda nelielāka, citas telpas tur ir 50 kvadrātmetriem. Te ir konkrēti par šo interese, bet, protams, tas nenozīmē, ka konkrētais iesnieguma iesniedzējs, ka viņam mēs garantējam. Mums tāpat ir jānodod iznomāšanai
caur nomas tiesību izsoli. Līdz ar to ir priekšlikums tātad apstiprināt objektu nosacīto nomas maksu, kur ir novērtēta, certificēts vērtētājs ir novērtējis, kvadrātmetrā tie ir 2,73 eiro, plus PVNs un komunālajie maksājumi mēnesī nav klāt pie šīs summas. Un tad uzdodam arī attiecīgajai komisijai organizēt nomas tiesību izsoli. Tā palaidu garām, kas tu būs tajā telpā? Nu, ja viņi nosolīs, Ja nosolīs, jā. jo tas ir, es vēlreiz saku, nomas tiesību izsoli. Jebkurš var pieteikties, kurš iedos augstāku cenu šai telpai. Ierosinātājs ir konkrētais. Jā. Telpa jau noskatīta, kura tā varētu Jā. būt. Jā, konkrēts literu numurs, ka jūs redzat. Medmāsiņas telpa. Bez gala vai ne? Otrais stāvs. Medmāsiņas. Medmāsiņas telpa. Sporta zāles. Ne, pirmajā stāvā. Pirmā stāvā, līdz ko tu ieej iekšā, tur uzreiz pirmie kabineti. Varbūt zina kāds, kā tur virzās kaut kas ar to kadetu skolu, kaut kas vai nē, vai tur Pagaidām nekādi jaunumi nav. Priekšsēdētājs tikās aizsardzības ministrijā ar valsts sekretāru sakarā ar šo te jautājumu, bet šobrīd tur izskatīts tiek aizsardzības ministrijas pusē. Un ir, nu cik es saprotu, tad viņas liecās vai nu uz Lūznavu, tātad Maltu, ja, Rezeknes novadā, kur ir arī militārā bāze un dienestu viesnīcas infrastruktūra, vai nu atkal uz Līvāniem, te viņiem ļoti tiešām arī patika, gan tas, ka ir baseins un sporta bāze un ēdināšana un aktu zāles un klases un nu, viss, kas nepieciešams, ja. Arī zem ēkas ir liels pagraba telpas, tur arī šobrīd notiek valsts aizsardzības mācībai saistītās visas darbības, šautuvi un tā tālāk, tāpēc patika, ja, bet šis lēmums netiek pieņemts mūsu pusē, Bumbira aizsardzības ministrijas pusē, līdz ar to viņi arī vērtēs. Bet mēs arī ceram, ka viens no variantiem iespējams, ka tie būsim arī mēs. Nu, pagaidām sīkāk par to nevaram neko spriest, ir nosūtīti visi dokumenti, arī ko pieprasīja inventarizācijas lietas, bet tur vairāk ir tieši tas otrs korpus, kas ir, kur bija pirmsskolas grupas. Mums interesē vairāk tas. Tā kā bērnu un jauniešu centrā šo te pusi un arī šīs telpas konkrētās, ko mēs šobrīd iznomājam, šis neskatīts. Varam virzīt uzsākt balsošanu. Vienbalsīgi virzam uz domas sēdi. 9. jautājums par Līvānas stikla un amatniecības centra darba laiku un bezmaksas apmeklējumu muzeja nakts pasākumu laikā. Tad ierosinājums ir par 17. māju, direktori varbūt pastāstīs. Šogad 17. maijā notiek muzeja nakts kā katru gadu. Mēs jau piedalāmies vairāk kā 10 gadus īstenībā muzeja nakts un muzeja nakts. Ir izlaties pasākums, kur visos muzejos ir ieiet bezmaksas. Un tāpēc arī lūgums arī atbalstīt un šo pasākumu arī šogad apstiprināt bezmaksas ieeja arī pie mums Līvānas stikla un amatniecības centrā. Un sakarā ar to, ka tas ir nakts pasākums, mums arī pārceļas darba laiks uz vakaru, arī darba laika izmaiņas līdz ar to šajā dienā. Kāpēc tev ir no 16, bet tā bezmaksas ir no 18? Ja tev kāds atnāks tās 2 stundas, mēs tev jāņem. darbā. Mēs vienkārši, tas ir mūsu darba laiks, kur mēs pārceļam, tas ir sagatavošanās laiks. Apmeklētāji, vispār muzeja nakts pasākums un paredzēt ir no 6 vakarā. Daudz nav. Daudz. Katru gadu ir daudz patiesībā. Kāda tēma šogad būs? Šogad tēma ir par mūsu vērtības, principā par vērtībām ir tēma. Mēs, protams, izceļam stiklu kā mūsu vērtību, bet programma jau ir gatava, muzeja nakts programma, iesūtīt arī kultūras pārbaude. Tā ka principā arī tūlīt jau sāksim reklamēt. Jautājumi vēl? Balsojam? Slēdzam balsošanu. Vienbalsīgi uz domas sēdi. 10. jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Turku pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Atsvešināšanas komisijā viss kārtībā, tur tikai apstiprināt cenu. Zemes vienība 1,03 hektāri. Viens tik solītājs bija. Nosolītā summa 4400.
Šeit bija viens solītājs. Viens solis tika veikts. Varam balsot? Jā. Šeit nebija cīņas. Tā, redzēt. Slēdzam balsošanu. Vienbalsīgi uz sēdi. 11. jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rudzātu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. Tātad šeit mēs apstiprinām Rudzātos zemes īpašumu, kas sastāv no 1,9 hektāriem un nosolītā pirkuma summa 11,500 zemnieku saimniecībai no Rudzātiem. Bija vairāki? Te bija vairāki, laikam, ja es nemaldos. 2. Jā. 2. Nu? Par 2 hektāriem. 12,000. 30 dienu laikā viņam ir jānoslēdz līgums. Varam balsot? Jā. Uzsākam balsošanu. Esam nobalsojuši un virzam vienbalsīgi uz sēdi. Tā 12. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa Saules ielā 24. Izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad šeit ir nosolīts dzīvoklis Saules ielā. Šeit bija viens pretendents. 26,6 kvadrātmetri. Nosolītā cena ir 4,950. Redzat, arī nosolītā lēmumā. Tā, viss, kas attiecās uz mēnešu laikā jānoslēdz līgums atbildīgās personas. Ja jautājumu nav, tad varam balsot, ja? Balsojam. Vienbalsīgi uz domas sēdi, pabeidzam 12. 13. būs par īpašumu Jersikas pagastā Papeles, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. Šeit arī bija viens izsoles dalībnieks. 1914 kvadrātmetri platībā zemes gabals nosolītā cena 3080. Un arī nosolītāji jūs redzat no kaimiņu novada. Varam balsot? Slēdzu balsojumu, tātad vienbalsīgi uz sēdi. 14. ir arī Līvāns stikla un amatniecības centra jautājums par darbnīcas saražoto stiklu izstrādājumu cenām. Tad ir priekšlikums aktualizēt cenas, ņemot vērā, ka ir izmaksas mainījušās, ja tad lūdzu vadītāji. Pēdējo reizi mums cenu izmaiņas bija 2022. gadā. Principā nav mainītas cenas visu šo laiku, bet tagad veicot šo aktualizāciju tika konstatēts, ka tomēr ir jāveic cenas izmaiņas, jo ir mainījušies, tā skatoties pēc mainīsies ir gāzes izmaksas, tās gan ir samazinājušās, bet toties ir paaugstinājusies pie tieši atlīdzības izmaksas, ja? Tad arī ir mainījusies, piemēram, kaut kāds svars izstrādājumiem, sakarā ar to, ka tas ir veidots tiek no brīvas rokas, teiksim, tad līdz ar to arī tas, paskatoties, kā tie izstrādājumi ir palikuši lielāki, teiksim, ja, un smagāki līdz ar to, tad ir, protams, svars mainās. Arī izstrādes laiks ir dažiem izstrādājumiem mainījies sakarā ar to, ka ir jauns stikla pultē asistents, teiksim, tad līdz ar to tur tā kā ir palielinājies laiks dažiem izstrādājumiem. Un to visu tā kā izvērtējot, tad ir kaut kur principā trešdaļā izstrādājumu cenas paliek iepriekšējās, bet 2/3 tomēr cenas mainās, teiksim, paaugstinās. Tā kā vidēji es neteiktu, ka tas procentuāli ir ļoti izteikti, bet tomēr izmaiņas ir jāveic. Teiksim, ja, piemēram, glāzes kājiņas maksāja 17 eiro, šobrīd viņš maksās 20 eiro, viena glāze. Tāds, teiksim, ja kaut kur tāds vidēji 2-3 eiro pieaugums ir izstrādājumiem. Laikam tikai viens izstrādājums mainās būtiski, kas tiešām ir mainījies tīri
paskatoties izstrādes, tas trauks lapa, kam ir izstrādes laiks, un arī principā, svars ir mainījies, un tas ir tā būtiski pamainījies. No 36 uz 43 eiro. Bet tā vispār, redzot arī cilvēku pirktspējas, nedomāju, ka tas kaut kā būtiski ietekmēs, jo mēs nespējam pieražot to produktu, jo pieprasījums ir milzīgs. Aleksandrs ir atgriezies? Jā, no 1. aprīļa. Tikai šobrīd, tāpēc, saku, novietojums ir pilnīgi tukša. Tūlīt nāks vasara. Būtu jāliek vēl dārgākas cenas, bet mēs nedrīkstam arī pelnīt, jā, mums ir tikai tas ir tīri, ka mēs, bet nedrīkstam arī, protams, strādāt ar zaudējumiem, tāpēc tā ir patiesībā pašizmaksas. Kurš šis populārākais produkts? Pat populārāks mums rinda stāv šobrīd uz pupuķi. Tas bija 3,7 vai cik? Nē, viņš ir 19 eiro. Jā, pupuķis, tas nezinu, tas ir neizskaidrojams. Fenomens, neizskaidrojams fenomens. Bet uz viņu stāv rinda, nevar izskaidrot, bet jā, tas ir pieprasītākais uz šo brīdi, bet ļoti pieprasītas ir glāzes, protams, visa veida glāzes, un arī tas trauks lapa ir ļoti pieprasīts, tieši šis izstrādājums, tas viss, un tas laikam tie 3 būs tādi. Bet viennozīmīgi, ka pērka ļoti, ļoti dažādi pērka izstrādājumi. Bet šobrīd mums jau laikam ir nostabilizējies jau tas sortiments, īpaši kaut ko jaunu arī jūs laikam neieviešu. 56 izstrādājumi, jāsaka, ka ir kaut kāda daļa, kas varbūt nav tik pieprasīta, to arī izņēmāt? Neražojam, neizņēmām, bet mēs viņu ražojam mazāk attiecīgi. Protams, ka tas ir. Šobrīd arī nespējam pieražot, tā teiksim. Mums šobrīd veikalā, teiksim, nav visi 56 izstrādājumi, jo mums nav iespējas tā kā apmierināt tās vajadzības tik gribētos. Vai pasūta arī internetā vai tikai pasūta telefoniski, pasūta internetā, mēģinam panākt pretī ar visādiem nodošanas variantiem un omnivām, teiksim, tur jau mēs paši, tāpēc, ka tīri uz mūsu iniciatīvas palīdzam to visu darīt cilvēkiem, brauc pakaļ, ļoti dažādi ir tie veidi, kā teiksim, saņemt. Jo pieprasījums ir liels un protams, viss ir saistīts ar visu mūsu aktivitātēm, es domāju, arī ar visām mūsu gan ceļojušām izstādēm, gan projektiem, gan Facebookā ļoti aktīvi mēs stiklu reklamējam, gan visur, jā, un tad to mēs arī jūtam, tieši attiecīgi to mēs arī jūtam, tā kā to izstrādājums pēc. Tie korporatīvie pasūtījumi arī mēdz būt, ja mēs spējam izpildīt. Ja spējam izpildīt, mēs izgatavām arī balvas, teiksim tā kā esam to, ko varam izdarīt, teiksim, jo pastāv arī darbnīcas noma, arī stikla mākslinieki pie mums brauc un tā, bet tik, cik varam izdarīt, jā, tik esam spējīgi, teiksim, visu nevaram tā. Nav mums tās tīri tehniskās iespējas, mums ir ierobežotas. Mūsu krasnē. Arī maza darbnīca, jā, apstrāde pārējā, visa slīpēšana, griešana, viss tas tur jau nākošo, kā teikt, studiju jātaisa. Un arī, jā, protams, noteikti varētu vēl tikpat daudz ražot. Tā teiksim, ja būtu vēl kāda krasnes stikla pūtē droši. Nesen mēs Rils bijām patentu valdē un interesanti, ka tāpat kā Siguldas spieķis, piemēram, ja viens no piemēriem, tāpat arī Līvānu stikls varētu būt viens no tiem Eiropas geogrāfiski reģionālajiem darinājumiem, kurus tagad tur vēlas īstenībā iekļaut tādā vienotā sistēmā. Ja? Tas ceļš tikai ceļa sākumā, redzēsim, kā tur ies. Tā vienotā sistēma Eiropā būs no 1. decembra. Un geogrāfiskās izcelsmes produktus, kas ir, piemēram, Līvāniem, tas ir Līvānu stikls, ka, teiksim, ka šeit tieši šajā vietā Līvānos tiek ražots stikls, teiksim, tieši tāpat kā, piemēram, Siguldas spieķis vai Latgales keramika vai teiksim, tā kaut kāds konkrēts. Un tad patentu valdē arī ir tāda, tas ir viens no iespējām, kādā veidā, piemēram, šo produktu, kā es saku, aizsargāt. Tā kā sanāk tā, ka Līvānu stiklu nevarēs saražot, piemēram, Rīgā. Teiksim, viņu var ražot, bet viņu nedrīkst saukt par Līvānu stiklu, tā teiksim. Tas ir, bet
tas no pirms, tagad Katra tikai izstādes tā procesā, lieta jā. dod kaut kādu atpazīstamību, tāpat kā iekļauts šajā te Nacionālā kultūras mantojuma sarakstā, arī tas uzreiz iedod tādu, atpazīstamību, tu tomēr esi tajā vidē un pazīst un zina Līvānu Stikulu un cienu un godā, vai ne? Jā, un arī tas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības beidzot ir arī atsevišķi mērķprogramma Kultūra Kapitāla fondā, ka var arī, teiksim, ir iespēja startēt projektā, šogad arī to darījām, vēl neesam saņēmuši rezultātu, neredzēs, teiksim. Tā kā, bet esam jau saņēmuši rezultātu par projektu Stikla sajūta, tur tātad šogad atkal pie mums būs brauks 10 mākslinieki, kas veidos savus autoru darbus, un mūsu tāda laikmetīgās mākslas kolekcija papildināsies vismaz ar 10 stikla mākslas darbiem. Bet, vēl esam iesnieguši vairākus projektus, tad pēc īstenībā aprīļa beigās, maija sākumā noteikti zināsim rezultātu. Šis ir tāds projektu gads, vai ne? Jā, Kā jūs projektu rakstīšanas gads, cerēsim arī atbalstīt. Jauniešu tās skices. Tas arī šogad ir, jā, šis konkurss ir šogad Stikla iecere, to mēs esam jau tā kā iesākuši, līdz 7. maijam ir jāiesūta gaidam skices, bet 7. maija, tad arī muzeja naktī var atnākt pie mums un varēs atnākt un nobalsot par savu simpātiju, lūdzu nāciet, jā, tad simpātiju balvu noteiks paši skatītāji muzeja nakts laikā, un tad maija beigās jau būs rezultāti, žūri izvērtēs, un arī tad jūnija sākumā noteikti arī tie jaunieši, kas varēs savu ieceri īstenot Stikla pušu. Tā, ka tas arī šogad sakarā ar to, ka ir atgriezies Aleksandrs. Mēs varam jau atkal visas gan Stikla sajūta, gan Stikla ieceri, tie ir projekti, kas mums arī bijuši iepriekš, ka mēs viņus atkal varam turpināt un ieviest arī jaunus, kā teikt. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Varam balsot? Tad uzsākam balsošanu. Vienbalsīgi uz domas sēdi. 15. par izmaiņām Līvānu novada kultūras centra amatvienību sarakstā. Kultūras centra direktori ir no valdes sēdes sutros atgriezusies, paspējusi. Tad lūdzu izstāst par šīm izmaiņām. Jā, tāpēc es vēlos iekļaut amatu vidējās paldies kolektīvu Rošpre vadītājs, kur līdz šim bija kā papildus pienākums Sucu un Rošpres kultūras nama vadītāja amatam. Līdz ar to tas atsevišķi nebija kā atsevišķi cilvēka esošs amats. Līdz ar to šobrīd šos divus darbiņus veiks atsevišķas personas. Un tādēļ, lai varētu norēķināties, pieņemt darbā un samaksāt, tad es vēlos arī lūgt jūsu atbalstu un iekļaut šo te amatu mūsu sarakstā. Respektīvi netiek mainīts no finansiālā viedokļa nekas, vienkārši Atdalīta tā ir jāsakārto amatvienības saraksts, jo šobrīd tad speciālists, kas bija gan namu vadītājs, gan kolektīvu vadītājs, vienkārši paliek tikai par kolektīvu vadītāju. Tas ir Grigorijs Seniņš, bet viņš ir pieteicies darbā un arī izvērtēts pēc komisijas vērtējuma un pāries strādāt uz blakus iestādi mūsu pašu pašvaldībā, kultūras turisma un sporta pārvalde kā marketinga speciālists. Un līdz ar to uz kultūras nama vadītāja amata tiek sludināts konkurss. Un tāpēc ir nepieciešams šis te lēmums. Tā kā principā finansiāli nekas nemainās. Man šodien pēdējā diena uz vietnieku, jo man vietnieks visi kā pavasaris nes jaunas dvēsmas un visiem ir ieceres kaut ko mainīt savā dzīvē, bet kā jau es teicu saviem darbiniekiem, ka man prieks, ka viņi aiziet uz augstākiem amatiem. Un tepat novadā paliek, jo uz augstāku ir jācenšas ikvienam pretendēt un tiekties uz kaut kādu lidojumu augstāku. Lūk, un abi šie speciālisti man aiziet uz citiem amatiem, kas ir tepat novadā, bet uz savādāka veida varbūt, kurš uz augstāku, kurš uz savādāka veida amatu. Un jā, šodien pēdējā pieteikšanās diena direktora vietniekam ir šobrīd saņemtas divi pretendentu pieteikumi, kuri izskatās ļoti, ļoti daudzsološi, tiešām ar īstām izglītībām, nepieciešamajām un prasmēm. Tad mēs cerējām paspēt līdz lieldienām, redzēs, varbūt sakarā ar to, ka ir liels darba apjoms, varbūt nepaspēsim izsludināt arī uz Grigorija vietu.
Un vēl man mainīsies arī saimniecības vadītājs ar mani. Vienmēr saku, viss, kas notiek uz labu, un mēs konkursu kārtībā esam pašvaldībā atraduši brīnišķīgus darbiniekus, par kuriem mēs vispār nenojautām, ka tādi mums vispār pastāv, tāpēc nekad nav jābaidās un jāsludina atklāti tiešām konkursi, lai piesakās un vērtē un skatāmies, un lai uzvar vienmēr labākie, stiprākie, un lai mēģina. Un cerams, ka mūsu novadā nāks kādas jaunas dvēsmas un jau piesaistīsim varbūt no blakus kādu arī labu speciālistu. Tā, bet šis ir tāds, tehnisks sakārtošanas jautājums, jo nekas tur tā no finansiāla viedokļa nemainās šeit. Tā, varam balsot? Jā. Balsojam. Vienbalsīgi uz sēdi. 16. jautājums. Jersikas pamatskola par telpu nomas maksu. Tātad dodam vārdu direktorai, prieks redzēt. Direktores nav kādu laiku redzēt. Īstenībā lielo darbu jau veica Aivis. Ar aprēķiniem, ja Ar aprēķiniem palīdz mēs paņēmām par pamatu 2024. gadu. Sen nav bijušas nometnes skolā. Bet šobrīd pieteicās kvartāla vadītāja Marija Driks, varbūt ļoti cits, Marija, un apskatot visas telpas, izteica vēlēšanos organizēt tur nometni. Tātad mēs varētu paņemt 20 cilvēkus, un mēs esam izrēķinājuši, ka uz 7 dienām mums izmaksa būtu 600 eiro tur pāri, tur ir pielikuma izrēķināts. Un no tālāk, tad, kad, apmierinās izmaksas, tad, protams, viņa pieteiksies uz šo nometnes, tad mēs likuma noteiktā kārtībā turpināsim to tālāk ceļu. Bet, ja viss izdosies, tad mēs varēsim no skolas budžeta piepildīt ar šo summu par augusta 1 nedēļu, apmēram 7 nedēļas. Jums būs neplānoti ieņēmumi. Ja? Izmaksas jau arī ir. Izmaksas arī ir. Nav jau ieņēmumi. Jā, tur tāpat, bet vasarās skolas telpas ir divas, ja uzņemas cilvēks, kurš var vadīt nometni un kārtot. Es domāju, ka vajadzētu atbildēt. Vai mēs precīzi sarēķinājām, es jau ļoti uzticos, ka... Mēs nepārbaudījām. Ka varbūt arī varbūt var gadīties, ka varēja kaut ko precīzāk sadomāt un izdarīt, kā to tieši maksājumu aprēķināt, jo... Bet, šobrīd man liekas, ka tas labākais. Mēs redzam, ka te ir ļoti viss smalki rēķināts par 1 kvadrātmetru 1 stundā. Cenas piedāvājums sporta skola neizsaka. Jums ir lētāk nekā Vagona. Vagona ir vislētākā Latvijā. Jersikā ir vislētāk. Mēs nepiedāvājam. Nav kur peldēt. Nav kur peldēt? Nē, ļoti dziļa un tajā vietā. Mums vienreiz bija nometne Jersikā. Viss bija labi, tikai peldēt. Andrej, viņi vienkārši grib tālāk. Mājām. Ja jūs tur paskatīsieties, tā plātā, jūs redzat, ka tur nav ietverti, pat direktora alga noteikti nav ietverta, tātad saimnieciskie darbinieki. Nometne nāk ar saviem darbiniekiem. Bet tā ir dienas nometne, vai ne? Jā, dienas. Guļ viņi? Arī guļ. Un gulēšanai 20 vietas. Tur, ja padala to summu uz 20 vietām, tad viņiem tā sadalās. Viņi organizē maksas nometni. No vienas puses jau atkal ir tā kā prieks, ka tajās iestādēs notiek darbība. Tikko mēs nesamies pa bibliotēku lēmām, pa Straumas zāli. Tūlīt nākamais noteikti būs Gunārs Uriņš, kur vakar zvanījāmies arī, jo viņa izstāžu namā arī regulāri notiek kaut kāds aktivitātes, tā kā noteikti Aivim būs atkal viens aprēķins jāveic attiecībā uz mūzikas un mākslas skolu. Lūk, lai darbojas. Lai kūsā dzīvi. Pamatskola arī pildās pa drusciņai, vai ne? Jā, tas arī. Vēl jautājumi Inesei? Varam balsot? Varam balsot, sākam balsošanu. Vienbalsīgi uz sēdi. Un noslēdzošais jautājums ir 17. par izmaiņām Līvāna novada centrālās pārvaldes amatu vienību sarakstā. Tā, kas mums šeit ziņo? Izpildu direktors, lūdzu. Es domāju par darbinieku
tāds piedāvājums, ka tiktu likvidēta vietnieku štata vieta nekustamajos vidas pārvaldības jomā un tiek izveidota jauna štata vienība plānošanas un attīstības nodaļā. Vides inženieris, un tā ir Gunita Vaivode, kur vienkārši mainīs nodaļas. Un viņa arī dotā brīdī ļoti daudz jau strādā tā kā plānošanas attīstības jautājumos. To es arī gribēju papildināt, jā, kā pie iepriekšējā jautājuma Ginta teica, tehniski sakārtots jautājums, tad šeit, principa man jāsaka tas pats, jo faktiski Gunita strādā pie mums, arī atrodas mūsu nodaļa. Un ņemot vērā, ka mums ļoti daudz projektu, un tagad visos projektos jāievēro visi klimata jautājumi, vides jautājumi, piedodiet zaļie, zīlie principi un tā tālāk. Un Gunita ļoti mums palīdz, arī ar teritorijas plānojumu. Un tiešām izrunājot savas stāvā, gan ar Antru, gan ar Aldi, tāds priekšlikums, ierosinājums sakārtot šo lietu. Ierosinājums no pašiem darba darītājiem. Antra atbild, mēs labprāt. Nav norādījumi no augšas. Nē. Nosaukumu nemainīsiet, tas tā nekustamā īpašuma vidas pārvaldība, kas tur paliks pa vidas pārvaldību? Tas varbūt nākamais jautājums, jo nosaukumu nodaļai, teiksim tā, darbi, viņa tajā nolikumu, jā, tur atrunāt, ja būs kādi grozījumi pašvaldības nolikuma. Jo tur īpašuma speciālisti visi paliek, viņi atšķirās. Nekustamiem arī paliek, tāpēc nē. Gunita, protams, paņems kaut kādu savu mantojumu līdzi, jā, Vides pārvaldību viņi paņems. Jā, tieši tā. Bet kaut kas darīs tāpat to pašu. Tur tās funkcijas, tur kaut kāda kapsēta apsaimniekošanas jautājumi, vēl tur kaut kas tur paliek tajā nodaļā, bet visi šie zaļie visādi tur tie vides Bauhausi, kā tu teici, zaļie, zilie. Tas, jā. Nekustamā īpašuma, par to nosaukumu, jā. Nekustamais tur paliks. Vides jautājumi aizies kopā ar Gunitu, pie jūsu, pie plānošanas. Galvenais, lai viņi tiek risināti, lai viņi pie kuras nodaļas. Būs plānošanas un vides pārvaldības nodaļa. Viņa kā vides inženieri, arī citas pašvaldības tiešām zem plānošanas un attīstības nodaļas, gan būvinženieri, gan vides inženieri, gan, tehniskie kaut kādi pat speciālisti, gan iepirkuma speciālisti, teiksim tā, kā kurā pašvaldībā. Ņemot vērā to, ko jādara tai plānošanas attīstības nodaļa, tad tas nosaukums varētu būt ļoti. Ja visu mēs pieliksim, tad tas nosaukums būs. Bet attīstības plānošana arī ir ļoti plašs jēdziens. Tas ietver gan uzņēmēju darbību, gan vides jautājumu, gan infrastruktūru un būvniecību. Tas arī daudz. Tiešām daudz. Virzam uz domas. Tā. 30. Kad mums uz sēdi? Varam balsot, ja? Balsojam, slēdzot. Vienbalsīgi uz domas sēdi, pabeidzam 17. jautājumu un pabeidzam arī finanšu komiteju. Paldies visiem par darbu. Domas sēde kā parasti 4. 9.